iespēja dzīvot lauku telpā, pēdējo gadu laikā ir pierādījies tas, ka tas ir bijis tieši tas, kas ir vajadzīgs uzņēmējiem, kas ir vajadzīgs cilvēkam. Krīze, kas ir pārvarēta, parāda to, ka attālinātais darbs aicināja uz laukiem ļoti daudzus cilvēkus. Līdz ar to investīciju programmas, kas paredz un dod iespēju piesaistīt līdzekļus no Eiropas fondiem tieši lauku mazajiem uzņēmumiem, es domāju, ka tā šī brīdī ir ļoti liela aktualitāte. Kāpēc mēs izvēlējāmies uzsākt uzņēmējdarbību laukos? Mani vecāki tātad saredzēja šo vietu kā iespēju darbībai. Un arī pati Vidzeme, mēs zinām, ka ar savu klimatu, ar savām augsnēm, ar savu reliefu ir ļoti labs reģions tieši pienlopkopībai. Runājot tieši par šāda veida attīstību, par mazās lauku uzņēmējdarbības attīstību, jāsaka, ka noteikti ir iespēja šobrīd izmantot tādus finanšu instrumentus, kurus mums tātad piešķir lauka attīstības plāna programmas ietveros un izsludina lauka atbalsta dienestu. Tas ir uzņēmējdarbības atbalstošās programmas jaunajiem lauksaimniekiem, lauksaimniecības darbu uzsākšanai un arī mazajiem lauku uzņēmējiem. Mums pienāks tāds krīzes moments, kad Latvija būs tik ļoti urbanizējusies, kad sāks domāt, ko darīt. Ja? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi pašlaik veicināt šo uzņēmējdarbību laukos. Šis, man liekas, ir lielisks laiks, lai tiešām sāktu vairāk skatīties uz dotajām iespējām, skatīties uz iespējām, ko mēs varam darīt, ja mēs vispār nākam kopā. Kopībā ir spēks. Tāpēc ir tik svarīgi strādāt komandā, strādāt latvietim ar latvieti, nākt, kooperēties, jo tad, kad visiem ir labi, ja kooperatīvi būs tie, kas būs vidējā cenu līmenī, ja, kas spēs maksāt šo cenu. Ir iespēja šobrīd palikt laukos tiem, kas laukos ir atnākuši, turpināt nodarboties ar uzsākto uzņēmējdarbību, kas varētu būt attālināta, bet pieplusēt vēl klāt tādu uzņēmējdarbību, kas varētu dot vēl papildus ienākumus ģimenēm. Noteikti iesaku ķerties pie šādiem rīkiem un meklēt iespēju, ko uzsākt, realizēt savas idejas, savas vīzijas par kādām lietām uzņēmējdarbībā.